Labdien! Iepriekšējais video dzirdējām par mīkstēm ortozēm gan rumpim, gan rokām. Šai reizi runāsim par mīkstēm ortozēm kājām. Mīkstās ortozes apakšējām ekstremitātēm visbiežāk lieto pēc traumām, osteoartrīta, gonartrozes, koksartrozes, sešu sastiepumu, plīsumu un bursitu gadījumā. Mīkstās ortozes kājām visbiežāk izgatavo no neoprēna auduma, kas nodrošina komfortu ortozes lietošanas laikā, kā arī šis audums ir izturīgs un paredzēts ilgstošai aktīvai lietošanai. Mīkstās ortozes kājām visbiežāk izgatavo spotītas pēdas un ceļa locītavai vai rētāk gūžas locītavai. Ceļa ortozi visbiežāk lietos gonartrozes, ceļa nestabilitātes, traumu gadījumā, kā arī pēc endoprotezēšanas vai pēc insulta, vieglas vai mērenas hiperekstenzijas mazināšanai. Atkarība no pacienta funkcionēšanas un nepieciešamības var izgatavot dažādi dizaina ortozes ar dažādām sānu locītavām. Savukārt potītas pēdas mīksto ortozi lieto deformāciju, nestabilitātes un traumu gadījumā vai arī vieglas vai mērenas krītošas pēdas mazināšanai, lai uzlabotu pacienta gaitu.